Ir teika sazaglobuose, kad Ricanu baznīcas ceļšanā ir izmantots pieradinots loķis, kurš arī ir staipījies vapnu un ceglu kastis. Nu, vai tā ir bijis, to mēs nezinām, bet katrā ziņā 1859. gadā baznīca ir izvietēta. Bet pirms tam 1859. gadā jau ir izgatavoti svietēta iudiņa trauki, un uz tiem ir īciesti 51. psalma vordi. Apslacinosi mani ar izopu, un es būšu boltoks par snīgu. Centralūs durovus sasādušie engelieši vocu valodā atsasauc, kod man slopst, es eimu, i miers ar jūsim. Tā, ka jī atsasauc vociski, tad varētu būt, ka tos jī ir nokuši no vecos baznīcas mūžā durovom. Centralajos vārtos atkal ir uzraksts 1860. Tas nozīmē, ka ir vieļok mūrēti. Baznīcas interjers daļēji tad nok no tos vecos kūka baznīcas. Centrā sasaistītais Jēzus, jeb kūgrīzums ecce homo. Klot svāto Pītera i svāto Povula statujas. Palīk arī svāto Gora nūzalašanas kūgrīzums. Iepriekšējos statujas svātīs Seimaņs, svātīs Juda, svātīs Jezups, svātīs Jons Nepamuks palika Conu molos. Baznīcas tūrņos tika ielikti 3 zvoni, 2 no jiem ir nosaukums svātīs Leons i Tanslovs, jeb Staņislavs, 3 ir bez vorda. Baznīca vispār bija paredzēta krošņoka pēc plāna, bet nu laikam arī baroņiem tam laikā inflācija bija laikam. Naudiņas laikam ir datrūcis. Divkalpojums parasti ir socijas tikai tad, kad mantiefeļi ir izradušies, uzatrausušies labos puses balkonā, arī tad, kad viņi uzatrausa un pieņēma svātu komunēju, tikai tad porēji baznīconi goja pie Dīvu golda.